Mans vārds ir Igo, un es esmu negatīvi noskaņots pret vēja ģeneratoru uzstādīšanu Latvijā, un iemesli ir šādi. Lasot informāciju par paredzamo jauno vēja ģeneratoru skaitu Latvijā, šķiet, ka tas ir nepamatots. Kas, protams, novadīs pie tā, ka ainava tiks neglābjami sabojāta, un tas, ar ko mēs Latvijā lepojamies, faktiski tiks paslaucīts zem kaideķa, un mēs varēsim par to aizmirst, jeb gluži pretēji, mēs vienmēr braucot pa ceļiem, atrodoties savā īpašumā, vienmēr jutīsimies nērti. Otrais aspekts ir potenciāli iespējamā vēja ģeneratoru aizdegšanās, kas var novest pie ļoti nopietniem ekoloģiskiem zaudējumiem. Un, lai arī, protams, tehnoloģijas attīstās un visu to labi saprotam, un tomēr, kā mēs zinām, arī lidmašīnas krīt, vilcieni iet no sliedēm nost, un arī ir bijuši, diemžēl, vēja ģeneratoru aizdegšanās gadījumi. Šādā gadījumā sekas, kuras tiks nodarītas, ļaunums, kas tiks nodarīts dabai un Latvijai, ir gandrīz neparedzams. Manā izpratnē ar šo projektu būtu jārīkojas ļoti, ļoti uzmanīgi un jādara tā, lai tas palīdz Latvijai, nevis rada liekas traucējumus un iespēju dažiem ļoti nopietni nopelnīt. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!